Viņš tāds maziņš, tāds, nu, prātiņš ir, cik ir. Lauriņ, stāsti man lūdzu, kā tu nonāci pie šīs profesijas un vispār pie tā, ka vēlies apgūt astroloģiju? Manā gadījumā es nonācu pie astroloģijas caur savu personīgo krīzi dzīvē, kas bija ļoti, ļoti smaga manā dzīvē. Apmeklējot psihoterapiju un arī psihiatru, es neatradu kontaktu, man principā nepalīdzēja, un tad jau tu sāc meklēt kaut ko, kas, nu, tu vienkārši meklē, tu staigā, tu meklē, tu interesējies, un es apmeklēju pati vienu astrologu, pēc tam otru, meklējot atbildes, kāpēc ir tik sāpīgi, kāpēc ir tik smagi, un kāpēc pat ir domas par pašnāvību. Es pieļauju, ka man nepaveicās ar speciālistu, jo psihoterapeits ir arī, kā jebkurš speciālists, ir jāatrod savs. Astroloģija var palīdzēt, šajā gadījumā sākums bija ar astropsiholoģiju, bet arī tikai tad, ja tu esi gatavs tam.